Labvakar, cienījamā auditorija. Es esmu Ivo Vaicis, Rīgas Tehniskās universitātes, transporta mašīnzinības fakultātes, Mehānikas institūta 2. kursa doktorants. Šovakar jums vēlos nedaudz noprezentēt savu pētījumu par formas optimizāciju, izmantojot nenoteiktības. Pieņem, izdzirdot šādu nosaukumu, ne visiem ir skaidrs, kas tas īsti ir, bet savā pētījumā centīšos nedaudz jums izstāstīt. Neiedziļināsimies formulās, vienādojumos un skaitļu jūrās, bet izstāstīšu, kas tas ir, kāpēc tas vajadzīgs un ko tas mums dos tā kā nākotnē. Tad tēmas nosaukums sadalīja divās daļās – formas optimizācija un tātad, kas tad tas ir? Mūsu izpratnē par formas optimizāciju uzskatīsim kaut kā uzlabošanu, pilnveidošanu, attīstīšanu. Un pat cik es esmu pats no Mehānikas institūta, tad es vairāk tomēr ar dzelžiem strādāju, un tādā gadījumā apskatīsim tieši mehāniskas elements, mehāniskas detaļas, iekārtas un mehāniskas procesus. Vēlāk prezentācijā būs viens piemērs, bet pie tā jau drusku vēlāk nonāksim. Un kas tad īsti ir nenoteiktības? Nenoteiktība ir tad, kad mēs, piemēram, gribam nonākt no Imants Juglā un izmantot kaut kādu sabiedrisko transportu, bet nezinām īsti kuru. Un tad ir tā nenoteiktība braukt ar autobusu vai kombinēt vairākus transports, vai arī nenoteiktība varētu būt gadījumos, kad mēs kaut ko citu izvēlamies. Tā būs mūsu gadījumā tā nenoteiktība, kad mēs kaut ko meklējam starp vairākiem variantiem. Kāpēc un kā? To visu var realizēt tieši inženierzinātnēs. Kāpēc tas nepieciešams? Tas ir nepieciešams, lai samazinātu aprēķinu laiks tieši inženieriem. Savā darbā parasti inženieri, ko dara, palīdz visiem atvieglot dzīvi. Mans darbs būs vairāk tā kā tieši inženieriem palīdzēt. Atvieglot aprēķinus, saīsināt aprēķinu laikus. Vai arī mūsdienās mums ir pieejams daudz modernas datortehnoloģijas risināt dažādas sarežģītas uzdevumus, bet arī paši uzdevumi paliek daudz sarežģītāk. Un nerad pat ar jaudīgiem datoriem nākas rēķināt uzdevumus vairākas diennakts. Pašam ir bijuši gadījumi, kad nāks sēdēt klāt datoram, gaidīt rezultātu pat vairāk kā diennakti, bet arī inženieriem reizēm ir jāguļ, un tas tomēr ir laiks, tā ir nauda, un tādēļ aprēķiniem ir jānotiek ātri, un rezultātam ir jābūt ātram un arī pareizam. Tādēļ, tiek izmantot šī formas optimizācija, izmantojot nenoteiktības, un tātad galvenais ieguvums būs izmaksas samazināšanas prototipēšana, saīsināt izstrādes laikus, samazināt produktu kopijās izmaksas, jo mēs uzreiz jau nooptimizēsim mūsu izstrādājumo produktu. Un padarīsim to maksimāli vienkārši, maksimāli maz materiālu izmantosim, un tādējādi arī iegūsim labāko to cenu. Visam pamatā ir metamodelēšana. Šis vārds, es domāju, varbūt arī neko neizsaka, bet tas ir modeļu modelis. Mūsu gadījumā mēs aprakstīsim mūsu iekārtu. Nevis kaut ko uzbūvēsim uzreiz, bet mēs to aprakstīsim skaitļiem, aproksimācijām, liksim datorprogrammās iekšā un mēģināsim iegūt tātad skaitliskos rezultātus. Savā darbā es izmantoju galvenokārt 3 datorprogrammas, tas ir SolidWorks, Abaqus un MatCAD. Pirmās 2 programmatūras pamatā ir paredzētas 3-dimensionālu objektu projektēšanai un automatizētiem aprēķiniem, un MatCAD-ā tātad visus skaitļus iekšā un meklējam vajadzīgos rezultātus. Analizējam datus, veidojam grafikus un skatāmies, kas mums tur sanāk. Un šeit parādīšu vienu piemēru, kā tas viss strādā. Pats projektēju gaismekļus savā karjerā. Un tad paskatīsimies, ko mēs varam nooptimizēt un vai kaut ko vajag optimizēt, piemēram, šādā āra gaismeklī prožektorā. Tātad uzdevums ir vienkārši. Mums ir kaut kāds prožektors un normatīvi paredz, ka viņam jāiztur 4 savu pašsvari. Un tad arī rēķināsim, kas tur īsti notiek. Tad šis ir aprēķina skēma, ļoti vienkāršota. Pieskrūvējam to prožektoru tā, kā viņš ir paredzēts, ar skrūvēm pie sienas vai kur nu viņš ir liekās tur. Pa vidu pieliekam slodzi 60 kg un tad sākam analizēt, kas tur notiek. Pārbaudīsim visas tātad mehāniskās detaļas. Šeit ir alumīnija korpus, regulācijas gradzenes skrūves. Šis aprēķins parāda to, ka nekādu problēmu tur nav. Materiāls iztur, tātad pie šiem 60 kg nekas nenotiek. Viss mums ir kārtībā un par šīm detaļām mēs principā varam aizmirst. Bet kronšteinā parādās problēma. Piemēram, pie šīs slodzes mēs redzam, ka viņš neiztur, tur, kur ir tās zaļās zonas, viņš sāk locīties, liekties un salūst kādā brīdī. Tad tagad ņemsim talkā mūsu nenoteiktības un mēģināsim risināt šo uzdevumu, optimizēt, uzlabot šo kronšteinu, lai tad viņš tā kā iztur to slodzi. Tas, ko es minēju vienā slaidā par autobusiem, ka mēs meklējam to maršrutu labāko, tad šeit tas ir tie paši ģeometriski izmēri, kas apvilkt ar sarkanu krāsu. Tās ir tās varbūtības, ko mēs tā kā varam mainīt. Mēs nezinām, kurš ir tas īstais izmērs, kādu mums tur vajag ielikt, lai dabūt labāko rezultātu, bet tad mēs viņus mainām. Mēs varam 1000 reizes rēķināt,
kamēr iegūstam rezultātu, bet izmantojot nenoteiktības, mēs pietiek tikai dažas reizes sarēķināt. Un to arī mēs darām. Sarēķinām dažas reizes, pamainām izmērs. Varbūt mums paliek stiprāks tas kronšteins, varbūt nē, varbūt tieši otrādi. Viņš tā kā vājāks vēl paliek. Bet šos rezultātus tad visus mēs apkopojam datu tabulās, ielodam datoram sarēķināt, un viņš tad iedos mums saucamo atbildes virsmu, kur viņš pēc aproksimācijām būs atradis to labāko tieši vērtību, pie kuras kronšteins iztur, un nav arī pārāk stiprs, lai netērētu lietu materiālu. Un tad no grafika mēs vienkārši paņemam to vajadzīgo punktu, vai šī gadījumā mums vajag zemāko. Tātad viss tās pētījums kopumā ir ļoti vienkārši labajā pusē no jums tajā slejā. Tātad sākumā mums ir kaut kāds, ko mēs gribam optimizēt, kaut kāda tā ierīce, mēs izveidojam viņam skaitlisko modeli, nooptimizējam, pārbaudam noteikti šos rezultātus. Ja ir ok, varam ražot, ja nav ok, veicam vēlreiz šo optimizācijas procesu. Tātad tas rezultāts, ko mēs iegūstam. Šādā veidā mēs ātrā ceļā iegūstam drošu dizaina konstrukcijas, kas ir izstrādāts maksimāli samazinot produktu izmaksas. Mēs ietaupām maksimāli daudz materiālu, un kas galvenais, šādiem produktiem izstrādes laiku mēs ļoti ietaupām. Ko gribēju beigās piebilst, tas pats pētījuma mērķis nebūs kaut kāda izstrādāt kaut kādu programmatūru vai ko, bet tā būs metode inženieriem, pēc kuriem strādāt un optimizēt savus produktus savās inženieru jomās. Paldies par uzmanību!